Nu tā, tur, kur kontakti, es saglabāju kontakti, un kur jaunumi, tur title ierakstu jaunumi. Nu, protams, kā arī ieteicams šitos abus metategus, arī tur tajos mūsu failos iekopēt. Tad es to iekopēju. Protams, ka mums description un arī keywords būs tieši tie, kuri attiecas uz mūsu weblapu. Bet es to iekopēšu, vienkārši, lai būtu. Jūs redzēsiet, ka tas neko neietekmē tieši lapas saturā. Tā saglabāja visus failus, saglabāja. Un tā, tagad ejam uz pārlūku. Te mums ir mūsu suffix fails. Atjaunojam, redziet, nekas. Un tagad, piemēram, jaunumi. Un redziet, augšā ir lapas nosaukums jaunumi, kompānija par kompāniju un kontakti. Kāpēc es šito lietu izstāstīju? Pirmkārt, kad Google meklētājs indeksēs jūsu lapas, tad pirmais, ko tas indeksē, tas ir title, ko Google indeksē. Tas ir lapas nosaukums title. Pēc tam description arī indeksē un arī keywords indeksē. Tad, ja ir nepieciešams, lai jūsu izveidota weblapa būtu atrodama internetā, Google un vēlams arī kaut kuras pirmajā vai otrajā, trešajā lapā, tad noteikti izmantojot tos tegus. Jo, piemēram, tagad arī atvērot to failu vienkārši ar view page source, mēs varam apskatīties to kodu. Un te arī jūs redzat, tā koda ir title, ko mēs esam ierakstījuši, un tagi description un keywords. Nu, ko es jums pateikšu? Es apsveicu jūs ar šito kursu labu rezultātu. Mēs esam izveidojuši ļoti labu pārskatāmu weblapu, kura būtība pat nav tik vienkārši realizējama. Tā kā es apsveicu jūs, apsveicu sevi. Paldies par uzmanību un tiksimies nākošajos kursos.